lai veidotu tavu pašpārliecinātību. 2026. gada janvāris. Būs rīt. Bet zini, kāds būs decembris? Tāds kā katru gadu. Darbīgs, rosīgs, aizņemts ar visādiem notikumiem, pasākumiem, dāvanu pirkšanām, braukšanām ciemos un vēl visu ko. Tāpēc jau tagad es komplektēju janvāra grupu, lai veidotu tavu pašpārliecinātību par 2025. gadu. Daudz gadus atpakaļ es kaut kur, es nezinu, kur ieguvu brīnišķīgu metodi, un es pēc viņas strādāju jau vairāk gadu garumā, un es redzu, cik brīnišķīgi tas strādā uz mani paši, kā aug mana pašpārliecinātība, tālāk profesionalitāte, un es vēlos ieguldīt sevī vēl un darīt, un diezgan ir ko darīt, diezgan daudz ko daru. Kāds man varbūt teiks, ka man vajag apsēsties, arī to daru. Jau arī to daru. Bet, un to es arī daru tikai tāpēc, ka es atskatos uz to iepriekšējo gadu un saprotu, ko es tur nedarīju. Vai kas ir tas, ko es tur gribu pielikt klāt. Vai tieši otrādi, kas ir tas, ko es gribu noņemt nost. Un tas arī ar gadiem, protams, mainās. Tāpēc es tagad komplektēju grupu janvārī, kur mēs visi kopā šo darīsim. Tavs rezultāts - uzaudzēti muskuļi, tev par sevi, kas būs izējot no 25. gada, un skaidri sapratni, kas ir tas, ko tu gribi, tava vīzija pa 26. gadu. Iedomājies janvārī, skaidra vīzija pa 26. gadu, un arī milzīga apņemšanās iet un darīt. Jo tu vienkārši tajām ieraudzīsi vērtību. Tas nebūs no nekurienes izvilktas idejas, mērķi, ja tie būs pamatojoties uz tevi, uz tavām vērtībām, uz taviem notikumiem, uz tavu dzīves ritmu, uz tavām jomām dzīvē. Un mēs viņus arī skatīsimies no vairākiem griezumiem. Ārkārtīgi vērtīgs instruments, ar kuru es gribu dalīties tālāk, nav manas izgudrotas, bet ar manu pievienoto vērtību, protams, klāt, ar manām neirobioloģiskajām zināšanām, tāpēc